Nu jau es esmu atgriezies un ir pienācis laiks veikt zāģim apkopi. Karoči, es nāku uz garāžu, man prasa, kur es eju. Es saku, es nāku uz garāžā. Ko darīs garāžā? Zāģi tīrīšu. Davai iztīri man ar zāģi. Šajā video visu, ko es te muldu, jums varbūt nevajag uztvert tā pa nopietno. Bet, nu, varbūt, ka būs šeit kaut kāda informācija, kas jums nodara. Nu, tad šie ir tie instrumenti, kas mums būs nepieciešami, lai veiktu zāģim apkopi. 4 mm apaļā vielīte, kas mums būs nepieciešama, lai uzasinātu zāģim ķēdi. Svečatslēga, kur mēs izmantosim, lai attaisītu sānu aizsargvāku, kā arī nospriegot ķēdi. Un šablonīšu. Vēl, kas mums laika pa laikam būs nepieciešams, ir šāds gaisa filtrs, kas neļauj karburatorā iekļūt dažādām skaidām, visādiem svešķermeņiem. Tad pirmais kandidāts uz apkopu mums ir Stihl MS170 ķēdes zāģis, 31 kups, man liekas, bija. Nu, benzīna iekšdedzes motora dzinējs, maksimāla izejas jauda 1,2 kW. Pa priekšu apkopu man patīk sākt ar zāģi tīrīšanu. Pa priekšu noņemam ķēdes aizsargvāku. Ļoti daudz skaidu ir aiz šī aizsargvāka. Lai aizsargvāku noņemtu, mums ir jāatskrūvē 2 uzgriežņi. Katrs cenā 2,25. Šitos uzgriežņus nepazaudējiet. Atcerieties, 2,25 gabalā. Paceļot aizsargvāku, mēs redzam, ka šeit ir dažādi svešķermeņi. Aizsargvāku tīrīšanai es izmantoju to pašu svečatslēgu. Var izmantot arī mietiņu vai jebkādu citu koku, zaru, vienalga, ko galvenais, lai mēs varam visus šos svešķermeņus dabūt no vāka nost. Tālāk es parasti noņemu nost sliedi. Sliedē lielums manā izpratnē visvienkāršāk notīrīt ar salveti. Tad, kad tas ir izdarīts, tad es ņemu pašu zāģi un tāpat lielums, cik var, es paņemu nokašs ar svečatslēgu. Nu ko, zāģi pa lielam esam iztīrījuši. Tālāk mēs zāģim uzliksim atpakaļ sliedi, un sliedē ir jāuzliek arī virsū ķēdi. Un šeit ir jāņem vērā viens svarīgs nians. Pagai, pa priekšu es parādīšu jums to niansi. Redz, kur ir? Pagai, blin, nu. Un šis ir, nu, fokus, nu, saņemies. Es to vidīgi filmēju. Davai fokusē, ja? Man vēl palika aliņš arī un grauzdiņi. Seriāli grib skatīties. Šis zobs griež, un šis ir izmetēja zobs, šis mazais priekšā. Šim zobam uz sliedes ir jābūt pirms šī griezēja zoba. Tālāk mēs varam pašu ķēdes zāģi palikt uz sāna un pievienot sliedi, jā. Tātad, regulējot šo skrūvi, mēs varam samazināt vai palielināt ķēdes spriegojumu, kas regulē šīs sliedes izvirzījumu. Un sliedi mums uzliek pār šai regulējošai tapai. Tagad es to tapu nedaudz tāpat skrūvi, nedaudz nospriegošu. Un tad jau mēs varam likt virsū sānu vāku. Un tad mēs to vāku pieturam, lai mums tā sliede nenokrīt lejā. Tad ar uzgriežņu palīdzību mēs pievelkam un piefiksējam šo vāku. Viens svarīgi nians. Pilnībā mēs šos uzgriežņus nepiegriežam. Ir jāatstāj tos nedaudz vaļīgus. Nedaudz vaļīgus, abus divus. Tas ir nepieciešams, jo ja šie uzgriežņi pilnībā pievilkt, tad šis vāks šo sliedi ir pievilcis un to nav iespējams virzīt. Atstājam uzgriežņus nedaudz vaļīgus un pievelkam skrūvi. Un šeit ir vēl viens svarīgi nians, cik tad daudz mēs šo ķēdi spriegojam. Pa daudz nospriegot ķēdi nav labi, jo tad ir pārāk liels lodzi uz motoru, kā arī lielāka berze uz šo sliedzi. Un ja ķēde ir pārāk vaļīga, tādā gadījumā ir liels iespējas šo ķēdi nomest nost, un tad viss šī procedūra jādara pa jaunam. Tad, kad mēs ķēdi paņemam un atvelkam nost no slieces, līdz tādam attālumam, lai 3 augšējie ķēdes zobi būtu redzami. Respektīvi, šito vārdu visi gudrie izmanto. Respektīvi, blin, nu nevaru atvilkt. Respektīvi, lai būtu redzami 3 šie te iekšējie zobi, kas ieiet sliecē. Tad vēl ar atlaistu bremzi mēs varam vienkārši ņemt, un šim noteikti izmantojiet cimdus. Kā jūs redzat, ķēde brīvi griežās. Ja ir tā kombinācija, ka smuki griežās, atvelkot smuku lats atpakaļ, un jūs redzat 3 zobus, tad ir zaši bis. Nu ko, ķēdes spriegojums mūs apmierina, tad mēs varam pievilkt šos uzgriežņus, lai nepārvilktu. Tā uz izjūtu. Tad mēs vienkārši uzliekam uz vajadzīgā zobu virsū šablonu,
šablonam uz rullīšiem izliekam cauri vīli. Un spiežot viegli pret zobu un uz leju uz rullīšiem, mēs veicam tādas tā kā 3 līdz 5 vīlējumus. Un katreiz vīlējot 1. Mēs pagriežam vīli. Un atceramies, ka vīli vīlē tikai vienā virzienā. Tas ir uz priekšu. Uz atpakaļ nevīlē. Uz atpakaļ mēs viegli ņemam. Spiežam tikai vīlējot priekšu. Tad izmantojot cimdus vai vīli, kā kur mērtāk, pabīdam ķēdi uz atpakaļ, uzliekam atpakaļ šablonu un atkārtojam vīlēšanu. Nu ko, un tad, kad esam tikuši atpakaļ līdz posmiem, kas ir ķēdei vienā pusē, tad mēs zinām, ka pilna rotācija mums ir veikta. Tagad apmetam zāģriņķi. Nu, blīn, kas pa hērņu, nu? Jaunais rullis man. Dabūju jaunu rulli, man jau bija beidzies papīrs. Ziemassvētku šogad pienākuši agri zašibis. Un tā mēs šo procesu atkārtojam, kamēr mēs atkal esam veikuši pilnu apli. Kā viena no pēdējām darbībām, ko es veicu zāģa regulārās apkopšanas darbos, mēs pārbaudam, vai mūsu zem kapot visi kārtībā. Pa priekš mums ir nepieciešams nolaist šo kloķi līdz lejai, lai tas vāks nāk nost. Tad mēs uzliekam bremzi un ar šo pašu svečatslāgi mēs pagriežam šo uz sānu. Tad mēs šo vāku varam viegli noņemt nost. Pabīdam zāru, ceļot uz augšu. Ko tad mēs šeit varam redzēt? Filtrs, kas nav filtrs. Filtrs nav tāpēc, ka mēs zāģēji sniegotos apstākļos, un kad es nozāģu egli, man uzkrīt virsū pa priekš sniegs, un pēc tam pat tā egli. Bet kas... Blin, nevar parunāt. Karoč, sniegs uzkrīt virsū man itam zāģim, un pat teien visur sajiet sniegs iekšā un filtrs slapš. Kur vispār palika tas filtrs? Tā tad nepilnu mēnesi darbojoties ar šo zāģi, protams, ne dienā, bet filtrs izskatās šādi. Nav tikpat gaišs kā, piemēram, jauns filtrs, bet es neteiktu, ka viņš būtu galīgi metams. Nu, tik cik šodien viņš bija mitrs, un zāģis gribēs lāt nost. Ja tas filtrs ir galīgi metams, tad mēs varam uzlikt zāģim jaunu skaistu filtru, tā lai viss smuk šancētu. Bet šajā gadījumā es liks atpakaļ to savu pašu veco filtru, tāpēc, ka, blin, pa 2,50 es teiktu, ka baigi dārgs tas filtrs ir. Nu, kaut kā tā, šādi es veicu dienišķo apkopi ķēdes zāģim. Tā kā vajag uzturēt instrumentu godam kārtībā. Tas tīri, kā mēs attieksimies pret instrumentiem, tā tie instrumenti attieksies pret mums. Ar jums es beigšu runāt, tāpēc, ka man